Labdien, šeit jūs redzat psihomatrici. Manu seju redzēt nav obligāti. Psihomatrici mēs mācāmies nodarbībās 144x1000 projektā. Šī ir psihomatrice, kurā atainota cilvēku spēle uz šīs zemes 3D realitātē, kurā ir redzami notikumu iemesli, notikumu attīstība, dažādi attīstības virzieni un, protams, iesaistītās personas. Tagad ļoti daudz viss, kas vērpjas ap vienu kādreiz ārkārtīgi populāru personu, kurš no varoņa kļūst par antivaroni. Šeit jūs viņu redzat. Zelenskis, apzīmēts kā zeļa, viņa cilvēka formām dūzies, ir viņa pārvaldnieks. Šī ciklā viņš nolasa 19. saleos, 4. atslēgā ar zīmogu brūkošais tornis. Bet viss iesākās ļoti vienkārši. Izrādās, visi šie notikumi palaidās Spānijā, tāpēc es šeit iezīmēju pretējā pusē atrodas Spānijas premjerministrs Pedro Sančes. Sīrs, 10. tornis, praktiski atrodas savā vietā, viltīgs, bet ņemot vērā, kad viņš kaut arī ir pārdevis zināmā mērā savas pilnvaras attiecīgai elitei, kas nemaz nav tik kristīga un jauka, ar kādu draudzēties pienāktos katoliskās Spānijas premjerministram. Tad saprotams, kad viņš ir draugs arī mūsu personāžam Zelenskim. Starp citu, draudzība ar Zelenski var Spānijas premjerministram ļoti slikti beigties. Slikti beigties, tāpēc, kad šeit ir nāves arkāns. Nāves arkāns ir saistīts ar Amdūziesu. Tātad jautājums ir sekojošs. Kā gan šis te notikums, kā solījums Spānijā Zelenskim sagādāt katru gadu miljardu priekš kara, ir palaidis šādu notikumu virkni, kāda patreiz notiek pasaulē likumsakarīga. Redziet, šī ciklā Zelenskim ir vai nu jāatzīst kapitulācija, un iemesls tam ir 4. atslēga, kas atbild par materiālo plānu. Tur materiālie plāni brūk. Pats viņš var domāt, redziet, viņam Saleus ir saistīts ar zīmogu imperators. 12. atslēgā ar zīmogu imperators. Pats viņš, protams, uzskata, ka viņš ir situācijas noteicies un imperators un cenšas tā rīkoties. Bet tas ir līdz 26. novembrim. Šeit 26. novembrī ir 8 akbalu pārmaiņu rats. Šeit viņš tiek nolikts kardinālās izvēles priekšā, kur, ja viņš grib palikt imperators, tad praktiski viņš tiek nospiests maliņā un notikumos viņam vairs nav nekāda loma. Sākas process, ko iedarbina citi cilvēki, kādas personas mēs tūlīt redzēsim. Tātad aizsākums ir šeit, kad Zelenskis atslēdz ciklā Pedro Sančesam Halbhasu ar viņa enerģiju, tāpēc viņi saprotas, Halbhas arī ir ar enerģiju hiš. Zīmogs temperance. Temperance atbild arī par naudas atmazgāšanu, tas ir, kur pārlej no vienas krūzes otrā. Saprotams, ka no tā miljarda labs procents tiek Pedro Sančesam un viņa draugiem, kas tiek norakstīts Ukrainai. Viņš atšķirībā no Makrona teātra, kas bija Parīzē, viņš tiešām taisās kādu naudu dot, jo viņš atvera Zelenska ciklā, jeb figūru kastītē, ģēniju Ronove,
Jēniju Ronovi, kas nes zīmogu pakārtai, saprotiet, nabaga upuris, nabaga cietējs, kurš nesen, kā ir paziņojis, ka korupcija valstī kara apstākļos, da normāla parādība, da nekas, viss kārtībā. Un tā tad, atverot šo zīmogu, Ronovi ver 27. vārtus, šeit ir uzvaras rati, 2 kimi, tātad reāli priekš gandrīz vai ieroču skaujai, saprotiet, gatavs iedot. Protams, ja tādi ir arsenālā. Dotajā brīdī, kā saka, var iedot Pedro Sančes tikai naudu priekš kaujas ieročiem. Pedro Sančes, protams, es tagad neskaidrošu, kāpēc ir ieinteresēts, lai karš Eiropā turpinātos, jo pēc principa, ja pat Eiropa, kā saka, tiek ievilkta kalā, Spānija atrodas tur pašā nomalē, un citām valstīm novājināties, Spānija var palikt stiprāka. Spānijā ir savas problēmas, kas jārisina, un Pedro Sančes ļoti labi saprot, jo viņš arī ir naudas atmazgāšanas schēmās iesaistīts, tāpat kā Francijas augstākā vadība, kad, ja beigsies karš Ukrainā, sāksies karš pret korupciju pasaules mērogā. Tātad, redziet, Halbhas tiek palaists ārā, un Halbhas manifestējas tekošajā ciklā pavisam nesen, šodien. Nevis šodien, kad jūs klausaties, bet vakar jau. Pēc Halbhasa manifestēšanās es sāku šo te ierakstu. Halbhas manifestējās kā hierofants. Hierofanta lomā šeit nav Pedro Sančes. Hierofanta lomā ir citi cilvēki personāži, kurus jūs tūlīt redzēsiet. Kas nostāda ecnap stilā noteikumus vai nu pa labi, vai nu pa kreisi. Gatavi miera noslēgšanas piedāvājumi. Viss gatavs, kādā veidā ir jāizbeidz karš ir jāizbeidz. Lūk, viņam vairs nav jāturpinās. Tas jau sāk iziet ārpus pieņemtiem spēles likumiem augstākajā politikā. Teiksim tā, kā saka, var zakt, bet ne tik nekaunīgi. Un tā tad šeit tas viss tiek nolikts uz naža asmens. Ja līdz šai dienai, kad manifestējas Akbala enerģija, starp citu prezidents Trumps ir Akbala un Malfas, šodien viņš arī pateiks nozīmīgu vārdu, jo redziet, šodien ir Malbhas. Malbhas tas ir prezidenta Trumpa navals, līdz mēs viņu atradīsim, tas ir Merts. Šeit Trumps, Malbhas prezidenta Trumpa navals. Viņš nolasa Marbasu šajā ciklā. Un tad nolasa Marbasu. Šeit ir, redziet, šeit ir Vensa cikls. Vens ir 72. Kā jūs ievērojāt, tad Zelenskis atrodas Vensa vārtos 72. Tātad šie vārti pieder Vensa cilvēciskajai formai. Un saprotams, kāpēc viņam ir noteiktas antipātijas pret Ukrainas tā saucamo prezidentu, kas patiesībā ir Zaglīgas Hundzas Barvedis. Ka tas ir apmēram tāpat, kā tavā mājiņā dzīvotu kaut kāds, pilnīgi netīrīgs subjekts, kas, maitā vispār kopējo bildi, pasaules kopskatu. Un, protams, vienīgais, kas Vensu attur no Zelenska iznīcināšanas, ir tas, ka viņš nav prezidents, bet tikai viceprezidents. Bet katrā ziņā šī te miera līguma izstrādāšanā arī Vensam bija savs sakāmais. Kā jūs redziet, Trumps ver vaļā Vensam Lerāhe ar 11 kimi Strenč. Tātad praktiski Vens vienmēr uztur Trumpu kardinālos lēmumos. Tātad, redziet, ja Trumps par kaut ko šaubās, viņš ar savu viceprezidentu apspriežās, šeit ir Kimi, bezkompromisu navals, melnajā caurumā maksimālais spēks. Tātad Vens ir tas, kas palīdz šo te visu noturēt. Un, kā mēs redzam šeit, šī te gadījumā, kur parādās Lerāje?
Lerāja parādās tieši šeit, redziet šeit, kad izstādāti miera noteikumi priekš Ukrainas, kas Zelenskim ļoti nepatīk. Viņa ciklā atverās Lerāja. Lerāja ir tas čuvaks, ko Trumpa vārti atver Vensa diapazonā, un Lerāja šeit ir viņa ciklā saistīts ar dievu tiesu, jeb augšām celšanos. Ja šie miera noteikumi netiek pieņemti, nāk vaļā vēl ne tāda informācija. Visi zārķi attaisās un ģindeņi kāp no skapiem ārā pa pilnam. Tas ir pilna patiesība tiek atvērta, ecnab. Halkas ir ecnab enerģijā, un Lerāja arī ir ecnab enerģijā. Tātad viss tiek atvērts. Ja kas saprotams, ka šī te, varētu teikt, ka šī te palīdzīgas rokas sniegšana izprovocēs šādu scenāriju, ka Halkas iziet ārā, izprovocēs šādu scenāriju, Pedro Sančesam šeit viņš ir, nebija ne jausmas. Un, ja mēs gribam redzēt, kā Pedro Sančes tālāk rīkojās, mēs vienkārši varam apskatīties. Pie kā apelē Zelenskis, Andūzijas, Pedro Sančes, starp citu, apskatīsimies tūlīt. Priekš viņa ir autoritāte, Pedro Sančes priekš viņa ir autoritāte. Un praktiski Zelenskis tiešām ieradās kā nabaga upuris un kā lūdzējs Spānijā. Tātad Pedro Sančes Balamu, kur viņš liek iekšā šī ciklā, Balamu liek uz Lucifera. Opā! Tātad, ja pasaulē svaru kausi pagriežās savādāk, tad Balams, ģēnijs, ko šī ciklā izmanto Pedro Sančes, viņš izlaiž Luciferu no Zelenska kastītes. Tas ir praktiski, viņš atver ļoti daudzus tādus starptautiskos darījumus, kas varētu interesēt arī pedofīlijas un cilvēku tirzniecības apkarotājus. Lūk tā. Pie tam viņš var nostāties uz vasago pilnīgi droši, jo trešos vārtus Zelenska ciklā pārvalda Sīrs, tātad vasago pārvalda Sīru, un kā jūs redzat, šeit ir tāda lieta, kad priekš Pedro Sančesa šis arī ir izšķirošs pavērsiens, viss šis cikls, jo Balams 51. vārtos atver viņu pašu 9 ok ar torņa atslēgu. Tātad praktiski viņš rīkosies tā, lai nepakļautu nekādām briesmām savu varu un autoritāti. Pateiks tā, ka galu galā, redziet, es tenīs sarunās vispār biju, tāpēc neko es tur nedot taisos, neko vienkārši, lai brīdinātu un pa labam viņam nodotu vēstījumu, kad pietiek jārīkojas savādāk, jādzīvo savādāk, godīgāk, un tā tālāk. Bet pietiks par Pedro Sančes, apskatāmies Zelenska miedarbību ar citiem personāžiem. Visinteresantāk, protams, ir redzēt, kāpēc viss līdz tam nonācis, ir tāda Ursula von der Leyen. 2 agares, 5 ik. Vau! Viņai Zelenskis ir kardināli pārmaiņu iespējami, Dūzijas atrodas ar Change Hill saistībā. Zelenskim Ursula von der Leyen ir ar 2 agares, 8 kimi. Praktiski Justice, tā, kas kontrolē viņa karmu. Bet dotajā brīdī ir tāda situācija, kad Ursula nolasa 50. furkasu šī ciklā. Furkas viņai atrodas uz 7 ecnabar temperants.
uz tā paša 7 ECNAP, kur Zelenska ciklā tiek uzstādīts ultimātums. Pretī atrodas 4 kimi. Tātad viņa arī nevar iziet ne uz kādiem kompromisiem. Viņai ir vai nu jāizdara tā, lai sāktos karš kaut kādā veidā, nu, teiksim, vai nu jābēg. Paskaidrošu, kāpēc. Redziet, Ursula von der Leyen Zelenska ciklā atver enerģiju 6 ok spēks. Viņi ļoti labi draugi ir. Nu, protams, ja viņi vispār uzskata kādu sev par līdzinieku. Tas ir apmēram tā, ka tad, kad viņi tiekās ar Zelenski, viņu garantē spēks būne 6 ok. 6 ir par pretestību, tu turies, tu esi stiprs, mēs palīdzēsim, galvenais izturi, viss būs kārtībā, mēs par tevi. Un Zelenskis dotajā momentā, tā dzīvē sanāk, viņš ieliek Ursulas von der Leyenes spieķos pamatīgu bombu ieliek. Tāpēc, kad šo te problēmu viņš grib pārbīdīt uz viņu, redziet, Salevs, tas ir kapitulācija, jāpieņem, brūkošais tornis. Un šeit viņš Salevsu cenšas pārnest Ursulas von der Leyenes ciklā, ja viņš pārnesa, viņš to mēģinās darīt, jo viņš to var izdarīt. Šeit ir viņa cilvēciskā forma pretī. Uz 6 maņiku nostājas. Jā, 6 maņiku cenšas manipulēt. Nu, aktieris labs. Un apelē pie Ursulas von der Leyenes, kā pie mammas sievietes virsotnē uz 9 kavaks saulosu, kur zīmogu Salevs Ursulai von der Leyenai nes zīmogu nāve. Tad praktiski viņš savas problēmas centīsies pārlikt uz krustmāmiņu. Bet, ja krustmāmiņa viņu atbalstīs, krustmāmiņa jau labprāt viņu atbalstītu, bet tur ir daži faktori, kas krustmāmiņai neļauj viņu atbalstīt. Tāpat kā daži faktori, kas, piemēram, šeit jūs tos ļoti labi redzat, jā, piemēram, kāpēc Zelenskis no Pedro Sančesa nevar panākt to, ko viņš grib dabūt. Redziet, viņš arī Pedro Sančesu grib šantažēt, saprotiet. Viņš šo torni grib ielikt, redziet, Salevs var torni ielikt Pedro Sančesa diapazonā. Nu, praktiski manipulēt apmēram tādā veidā 4. atslēga, zini, dārgais, tu esi iesaistīts naudas schēmās un tā tālāk. Bet šeit stāv 72. 72. ir Vensa patrons, viņa cilvēciskā forma, uz 11 ebira. Tātad viņam tas neizdodas tāpēc, kad Pedro Sančesam, ja nezvanīs pats Trumps, tad viceprezidents noteikti pazvanīs un pateiks, ziniet, Don Pedro, nedariet muļķības, saprotiet, un Pedro viņam iespaidot Zelenskim neizdodas. Bet krustmāmiņu viņš noliek neērtā situācijā. Vispār jau krustmāmiņu vispār ir unikāls, kā saka, subjekts. Dotajā brīdī Furkasu viņa liek Zelenska 4. mājā, tātad šeit Agarests, redziet, viņas Agarests nostājas šeit, redziet, skatieties, Furkas, viņa iziet ar Furkasu, Agarests nostājas šeit un liek Furkasu Zelenskim 4. mājā. Tieši par korupcijas skandālu, 4 par naudu atbild Hiš. Temperants. Nu nekas, uz visu pievērsim acis, viss, tikai dari savu darbu, pievērsim acis uz visu. Tikai ir lieta šeit ar citiem personāžiem saistīta. Ir vēl tādi personāži kā Vitkovs, tas, kas praktiski risina patiešo šos jautājumus. Pārunu kurators. Jaunais atbildīgais par šīm te Austrumu Eiropas lietām, Stīvs Vitkovs, 6 valefāri, 5 ok. Un tagad,
apskatieties. Pirmkārt, man šeit patika, kā saka, Vithofs, Merčs šeit nesen uzbrauca, mēģināja Trumpam kaut ko pateikt. Trumps neko neatbildēs, kā saka, Mercam, viņam vietu ierādīs Vithofs, jo redziet, Vithofs nolasa valaku, un valaku viņš ieliek šeit, savā navālā, nostājoties, kā lai to pasaka, uz 5 ben, skaidri paskaidrojot, kas ir kā, viņš nostājas uz 5 ben, viņš ir 5 oku, un šeit tā figūriņa Merca diapazonā, ja kastīte arī ir 5 oku. Un viņš ļoti konkrēti paskaidros, kā saka, kas ir kas, ja Mercs spirināsies. Jo Vithofam ir informācija, ir, ko spērt gaisā. Redziet, Vithofs cer 43. vārtos atrodas. Tātad Mercam viņš atver Dandelionu. Dandelions ir 71. vārtos, ver 71. vārtus vaļā, un šeit ir Ronovi pakārtais. Tā kā var aiz olām Mercu piekārt, var. Un dotajā brīdī šeit ir tāda situācija, kāpēc Mercs tā uzstājās. Viss tā notiek, bet viņš topīja. Karam jāturpinās, saprotiet, karam jāturpinās par katru cenu. Mercs ir 20. pursons. Tagad viņš ir kā priekšstādātāja krēslā atrodas pēc noklusējuma. Un tāpēc, kad viņš ir priekšstādātāja krēslā šajā ciklā, viņam pieder arī tukšā mājiņa. Tas nozīmē, ka tas, kurš atrodas priekšstādātāja krēslā, ģēnijs, savā ciklā var rīkoties tā, kā viņam iepatīkas. Viņam ir lielāka rīcības brīvība. Mercs varbūt nezina par šo te, bet pilnīgi atbilstoši viņš pretī rīkojas šim ciklam. Nolasa viņš Gusionu uz 9 akbalu, Justice. Tātad praktiski sastopas divas tiesu sistēmas. Viņš arī iziet pasaulē ar kaut kādas tiesu sistēmas apelējot Gusionus. Nu, un, protams, arī Vithofs apelē pie tiesu sistēmas. Viens ik arī ar Justice ir saistīts. Tātad Vithofa tiesu sistēma balstās Valakus, zvaigzni, 2 hiši. Nu, nevar pateikt, ka super godīgi, bet zvaigzni. Zvaigzne vispār ir ļoti, kā saka, labs liktenis zīmogs. Un tātad Vithofa patiesība balstās uz tā, kad labāk slikts miers nekā labs karš. Savukārt, Mercam arī uz zvaigzni balstās Gusions. Nu, katrs jau domā, kā saka, tā kā, teiksim, tā kā labāk. Bet šeit ir viena tāda ļoti interesanta lieta, kad Merca iniciatīvu visticamāk noliks pie vietas Ursulas kundze, jo Mercam ieslēdzas Gusions viņa ciklā šinīta laikā, un šeit viņu nelaiž pārāk manifestēties Agares, kas ir Ursulas kundzes pārvaldnieks. Viņas cilvēciskā forma uz 13 hiši noslēgt 13 čuveni. Vispār jau Mercs ir baigais zeļas fanāts. Tas uzreiz ir redzams, jo opā 13 čuveni. Ļoti interesanti. Ļoti interesanti. Viņš atver Vithofam pakārto. Tas ir mēģina apelēt pie Vithofa kā pie Trumpa nesaprātīgās politikas upura, nu, pie viņa tām politiķa vērtībām. Bet redziet, šeit 13 čuveni Ronovi, 71. vārtos noliekās, un šeit, kad viņš iet uz Gusionu, šeit arī ir 13 čuveni. Tad Vithofs viņu noliek pie vietas. Man interesanti būs redzēt Lajenas kundzes reakciju. Starp citu, Mercs
Tad mums jāiegaumē 43. vārti un Mērts 64. vārti. Par ko mums Mērts atbildīgs? 64. vārti. Mērcam interesē, kā saka, kopējā sistēma. Viņš ver vaļā 13 akbalu, vienkārši dod motivāciju. Dod motivāciju, saka, Ziļam, es nevaru neko apsolīt, bet viss ir ar tevi. Mēs strādājam, tu turies, motivē. Oriesu ver vaļā. Bet nekādas skaidrības nav, tālāk iet mēnesis zīmoks. Tātad 43. vārti. Opā, nu lūk, šeit arī 43. vārtos tas Halkas parādās. Tātad Halkas, kas atvērās saistībā ar vizīti Spānijā, atverās 43. vārtos. Un šeit Vīthofs kopā ar Vensu noliek Ukrainas mafiozī pie vietas. Šeit Halkas ir. Tātad praktiski skaidrs 62. tiek iekšā 62. Vīthofs ar Vensu atbalstu atkal. Redziet, šeit Vens atkal parādās. Vens vispār nepiekāpīgs šī gadījumā ir. Jo Vensam praktiski Zelenska eksistēšana uz politiskās arēnas ir nu, tā kā sūda gabals acī. Un šeit, redziet, Vīthofs ieliek valoku Zelensku ciklā, kaut arī viņš negrib iznīcināt, viņš saka, tev nav variantu, bet viņš kaut kādā mērā izturas pret Zelenski kā skolotājs pret skolnieku cenšas izturēties. Negrib viņš viņu iznīcināt vai kaut kādā veidā likvidēt vai kaut kā savādāk. Vienkārši grib izbeigt šo te teātri. Bet drīz mēs nonāksim pie galvenajiem personāžiem. Jo, protams, bez prezidenta Trumpa akcepta nekas šeit nav sācies un nenotiek. Tātad prezidents Trumps, nolasam Arbasu, 58. vārtos viņš atrodas. Pārvalda 58. vārtus, enerģija 4 akbalu. Tātad četriniekā viņš stabili nostājas, tātad pretī Zelenskim četriniekā ar 4. atslēgu viņš var nostāties stabili. Un šeit viņš ir nostājies, redziet, savienojam 4, savienojam akbalu. Un dabūsim 4 akbalu. Mercam, starp citu, 72. vārtos ir beriti, dēti, 4 lamati. 4. atslēga lamat ļoti lielas naudas summas iekrīt Merca kabatā. Bet naudas summas ar dēt, tas ir uz nāvi pelnīta nauda, uz cilvēku nāvēm. Starp citu, šeit arī ir ģēnijs Berits, 28. Tātad Zelenskis atver Mercam vaļā ģēniju Beritu. Es zinu, kuram no politiķiem ir 28. Berit, Krišjānim Kariņam, tātad Krišjānis arī ir iesaistīts tanī visā. Ja nemaldos, tas aizsardzības ministrs, kas tagad ir meklēšanā bijušais aizsardzības ministrs par koruptīvajām schēmām, viņš dzīvoja tanī laikā, kad Krišjānis Kariņš bija premjerministrs Latvijā, Jūrmalā uz Kāpu ielas vienā no lepnākajām dāčām, kādas vien tur ir, tādām mazām muižā uz Kāpu ielas. Tātad, lūk, nevelti Mercam Berits atverās. Tātad šeit viss ir ļoti labi sasaistīts. Tātad, Trumps, protams, viņš šeit var nostāties. Akbal un 4 savienojās, un Trumps nostājās šeit Saleusa fāzē. 58. vārti. Marbasu viņš nolasa, ok.
58. vārti stāsts. Ārprāts, zvaigzni ver vaļā, saprotiet, 58. vārti. Nav viņš gribējis iznīcināt aktieri. 2 iepriekšējie miera piedāvājumi priekš aktiera bija pat labāki nekā šīs. Nav viņš gribējis iznīcināt. Un pat patvērumu iedot. Un pateikt, tu vairāk nekad tā nedari. Vienkārši puikam prāta nepietiek. Redziet, iedomājies tagad nolasa Saleusu, iedomājies, kad imperators viņš ir. Jaunais Napoleons. Tātad. Drīz viss tiks izšķirsies, kad cilvēks nesapratīs, ka viņš ir vienkārši marioneti, nevis imperators. Tad ieslēgsies sapnuks, Change Hill, 8 akbalu. Redziet, šīs 43. līnija. Kurš tur var nostāties 43. līnijā, ja man jāskatās? Trumps nolasa Marbasu, 5. līniju, un Marbas iet Zelenska diapazonā, šeit melnais caurums spēks uz Astarots. Būtībā ir redzams, kad zeļa iespītēsies. Cer, ka viņam kaut kādā brīnumainā veidā var izdoties tā arī turpināt. Tā. Kas attiecas par Trumpa attiecībām ar Fonderlajenu, Trumpam arī uz viņu ir kompromats. Šeit ir tāda lieta, kur Trumps un Vithovs satiekās un lemj, ko darīt ar Fonderlajenas kundzi. Šeit ir tā diena, tas ir nākamais vilnis. 5 bentas ir pēc 14 dienām no šīs dienas skaitot. Jo šeit praktiski ir redzams, kad arī Fonderlajenas kundzei Trumps var atvērt judgment, jeb ģindeņu skapi. Uz 8 čikčiem. Tas ģindeņu skapis ir ar vīrieša virsotni, tā daudz, kas saistīts ar, iespējams ar viņas vīru, iespējams ar citām iesaistītajām personām. Pašas Fonderlajenas pārvaldnieks, tik interesantas personas, 31. Opā! Slēptais patrons Fonderlajenas ir 31. Forasts, un Forasts ir imperators 8 čuveni. Zeļa ir vienkārši change wheel, pārmaiņu rata rezultātā nonācis tur, kur nonācis. Un viņu par imperatoru ir uztaisījusi Fonderlajenas kundze. 8 čuveni, redziet, šeit 8 čuveni, kur zeļa. Un šeit Fonderlajenas slepenais pārvaldnieks Foras ir 8 čuveni, bet ar imperatoru zīmogu. Jēziņ, tāpēc, ka kaut kādā veidā tas bija viņas interesēm ļoti izdevīgi. Iztaisīt hausu Eiropā priekš tās kustības, kuru viņa pārstāv. Zelenskis bija vienkārši tā kā kulaks uz acis, saprotiet, kā āmurs naglai uz galviņas. Lūk, tātad redz, kas tur ir, kāpēc? Un dotajā momentā skatīsimies. Fonderlajenu Trumps var nostādīt pie vietas. 58. vārtos. Kā Fonderlajenu vispār uztver Trumpu, kas viņai 58. vārtos, ko viņš viņai rada? Astarots, haikpriestes.
Nu, katrā ziņā viņa praktiski viņa atbalstās uz Astarotu. 6 muļuku. Tātad viņa ir saistīta Haig priestis ar Amerikāņu demokrātu partiju. Fonderlaina operē ar to atbalstu, kas ir viņai Amerikā demokrātu partijā, tajos, ar kuriem viņi iesāka visus šos te korupcijas schēmas Ukrainā. Viņi uz to atbalstu cer. Bet ir viena persona, ar kuras būtībā, kurai pat iespējams ir lielāka ietekme nekā Amerikas prezidentam. Un šī persona iegaumējiet Amerikas prezidentam Trumpa. Oi, Mercam viņš var atvērt vaļā tur tādus ģindiņus kapjus, ka maz neliekas. Šeit ir Lerāja saistīts arī ar Džadgementu. Un viens arī labprāt iegrieztu Mercam, kā saka, rūkto tableti. Bet skatāmies, mums ir prezidenta Trumpa visi 3 čoki. Viņa figūra ir 39. Malphas, viņa patrons ir 58. Amijs, jo 58. mājiņā viņš dzīvo. Un 39. iziet caur Pursonu. Tātad praktiski caur 20. 20. tas ir džins pudelē. Nu, teiksim tā, kad, kā lai to pasaka, Mercs uzprasās šinī pudelē par korķi. Ok, bet Mercs uzprasoties šinī pudelē par korķi var kļūt par šampānieša korķi, kas aizlido ļoti tālu. Taču skatoties galvenās personas, mēs nonākam pie Masku ģimenes. Lūk, Elons Masks. 5. vārti Raums 40. Un viņš atver tēvam 58. Caur 58. viņš saistīts ar tēvu. 58. ģēnijs ir Trumpa patrons. Un Trumpa tēvs ir Saleos. Trumpa tēvs ir Saleos. Tas, kas aiz visām scēnām ir nostājies šeit un neļauj bezspridzelam tālāk turpināties. Kaut kādā veidā viņš ir tas, kas pateicis galējo vārdu pietiek. Redziet, ja mēs skatāmies Trumpu, Trumpam 5. vārtos ir Amijs viņa patrons. Kas tad atver 5. vārtus viņam? Elons Masks. Tad praktiski Amijs arī protams, par Ameriku atbild. Amerika taču Amīši. Un tieši Elons Masks, atverot Trumpam 5. vārtus un viņa patronu Amiju uz 3 oka enerģijas, arī palīdzēja Trumpam kļūt par prezidentu. Elonam Maskam, protams, pateica, lai viņš neaizraujās, un dotajā momentā viņš nolasa pakārto. Teiksim tā, viņam pilnvaras īsti nav darīt, kas viņam ienāk prātā. Viņam ir jāpilda sava misija, bet apskatīsimies Elona Maska ciklā un apstīsimies, viņš nolasa Naberusu, 2 kan pakārto, jā. Elons Masks ir 10 lamat maks, viss pilnīgi atbilstoši. Dzīves uzdevumi, Vasago, viņam pakļauts ir. Jā, 6 akbali. Lucifers pakļauts. Tad arī luciferēniskais aspekts ir Elonā Maskā. Tēvs atver viņam Baelu 4 imišu transformāciju, 1. ģēniju, un iespējams ir tāda variācija, kad pateicoties tēvam,
viņš ir varējis sevi pilnībā realizēt. Kaut arī es Elona Maska māti skatījos, Maija Maska, tā ir vēl krūtāka par tēvu. Un skatieties, Elona Maska nolasa Naberus 24. Un apskatīsimies. Zelenskim 24. 4 lamat, hermit. Elons Masks var nostāties uz 13 lamatu. Viņš pats būdams lamat un izejot caur Luciferu var uz 13 lamatu nostāties. Ja šeit ir 27., 28., 29., 30., 1. decembris šis te ir, 1. decembris. Tad ja gadījumā mazais Napoleons iespirinās, Elons Masks var atslēgt visus resursus. 4 lamatu var atslēgt. Tātad resursus lielākus par zelta toaletes podiem var atslēgt. Elons Masks var nostāties uz H-agenti uz 13 lamatu un ar Naberusu atvērt šo te vientuļnieku. Izdarīt tā, kad praktiski Zelenskis paliek bez jebkādas komunikācijas, bez komunikācijas sistēmām. Vientuļnieks nozīmē viens pats ar sevi. Un viņš nostājoties šeit, viņš amdūzies, viņam arī amdūzies ir ar nāvi saistīts. Tātad katrā ziņā viņš uzskata, ka tādi subjekti kā Zelenskis apdraud pasaules drošību. Amdūzies viņam ir saistīts ar nāvi. Arī. Tur vēl vienam personāžam, es teicu, amdūzies ir ar nāves zīmogu. Lūk, vispār jau dzeltenie čoki, viņi ir neaprēķināmi un bīstami. Amdūzies ir viens no dzeltenajiem. 4. lords, dzeltenā fāze, ūdens bīstamība. Un tātad, ko mēs no šī visa secināt varam? Pirmkārt, kad visi šie te aspekti darbojas, kas tad būs nākotnē? Nākotnē pastāv tāda iespēja, ka šeit 26. netiek nolikts pie vietas mazais imperators šeit salos, tad praktiski notiek provokācijas, jo dēļ ir šeit 46. bifrons. Redziet, skatieties, kā ir. 67. ir pakļauti 67. vārti. Viņš automātiski, lai kaut ko izietu, lai kaut kā sevi demonstrētu, viņam vajag iet caur 3 kimi, caur 67. vārtiem, tur atrodas Valaks. Bet tagad iedomājieties, Valaks ir tas ģēnijs, ko nolasa Vithovs. Tātad tikko viņš mēģina caur kaut ko iziet ārā. Tā praktiski Vithovs viņam iesprauž, Vithovs bija tas, kurš nolasīja, kuram bija pakļauts Valaks šinī ciprā. Viņš iesprauž Valaku 3 kimi. 3 kimi uz 3. atslēgas noliek imperatoru. Un šeit vēl, kad imperatora noliek uz 3. atslēgas, šeit vēl ir 14. ar 12 kimi priekšā. Kuram 14. ir aktivizēts, mēs jau atceramies. DG Vensam. Lūk, tāda ir šī schēma. Cerams, ka viss noritēs gludi. Un beigs līt asinis un cilvēki beigs zaudēt dzīvību.